pavasaris ir iestājusies un ir sākusies arī būvniecības sezona. Un kā katru gadu arī šogad tiek īstenota vērienīga daudzdzīvokļu māju iekšpagalmas sakārtošanas programma. Tad es varbūt tās atgādināšu, ka šī programma mums tika uzsākta 2013. gadā. Un šo gadu laikā ir īstenoti vairāk kā 160 projekti iedzīvotāji iesniegtie, un kopējais atbalsts no pašvaldības ir bijis 1,4 miljoni. Tā kā mums šī tāda jau ierasta lieta un ļoti pozitīvi novērtēta no iedzīvotāju puses, un arī šogad pašvaldības budžetā ir atvēlēti 150 000 eiro šai programmai. Un, ja projekti būs vairāk nekā ir atvēlētais finansējums, vienmēr var griezties pie pašvaldības, un pašvaldība iespēja robežās tad arī izskata iespēju varbūt arī papildināt šo vajadzīgo finansējumu, lai šie projekti tiktu īstenot, jo mēs redzam šo atdevi. Iekšpagalmi tiešām mums daudzdzīvokļu mājās pamazām tiek sakārtoti. Un, tā kā es teicu, tad ir uzsākta arī šajā gadā, tieši konkrēti Pārventā, Celtnieku ielā 12. numurs. Tad 2022. gadā šajā iekšpagalmā tika īstenota pirmā kārta pie 14. nama, un šī skaitās otrā kārta, un tad vēl būs arī vēl trešā kārta, jo iekšpagalms ir pietiekami liels, un darba apjoms, kas ir jāveic, ir arī nav mazs. Un šogad tad tiek plānots izbūvēt jaunu brauktuvi, stāvvietas un ietvi, betona bruģu segumā, ierīkot energoefektīvu apgaismojumu un izbūvēt jaunu slēgto ūdens kanalizācijas sistēmu. Tā, un varbūt tās atgādināšu, ka tiem iedzīvotājiem, kas vēl dzīvo tajos pagalmos, kur šie darbi nav notikuši un kur varbūt tās ir interese par šo projektu, par šiem veicamiem darbiem, pirmām kārtām ir jāgriežās pie mājas apsaimniekotāja ar iesniegumu, ka māja vēlas īstenot šos darbus, un tālāk jau māja apsaimniekotājs griežās ar iesniegumu pašvaldībā, kur varētu teikt, pieteikums tiek izvērtēts, un iespēja robežās arī tad finansiāli tiek atbalstīts. Un katram darbam ir noteikti sava atbalsta intensitāte, un tā intensitāte ir no 60 līdz pat 75%. Tā kā noteikti aicinu izmantot iedzīvotāju šādu iespēju, ko pašvaldība sagādāja saviem iedzīvotājiem. Tad nākamā ziņa, kas arī nāk no komunālās pārvaldes, tad par mūsu pilsētas tādām jau varētu teikt vēsturiskām un ļoti zīmīgām gotiņām, kas mūs jau priecē vairāk kā 20 gadus. Varbūt tās atgādināšu vēsturi, ka tā, lai 2002. gadā notika pirmā gotiņa parāde, un pēc 10 gadiem notika atkārtota govu parāde, un kopumā tad pilsēta iegūs savā apsaimniekošanā un savā īpašumā 28 gotiņas. Tad pēc 2012. gada parādes tika rīkot arī izsole, kur gan iedzīvotāji, gan uzņēmumi daži nosolīja kādas gotiņas. Dažas tika aizvestas pie sevīm uz uzņēmumiem vai uz privātu mājām, bet dažas tika turpatās izliktas apskatē arī pilsētas teritorijā. Un tad pēc tam mūsu pārvaldījumā bija 28 šīs gotiņas. Un, protams, ka laiks ir darījis savu, gan saule, gan vējš, gan nokrišņi. Tad gotiņas ir prasās pēc atjaunošanas, pēc rekonstrukcijas, pēc restaurācijas. Un tad šogad ir jau uzsākta gotiņa atjaunošana. Tad konkrēti, ja mēs tagad skatāmies par lielo gotiņu, kas atrodas Ostas ielā, tā ir ceļošais čemodāns, viņai bija nosaukums, uz kuras tika arī uzlīmētas pilsētu nosaukumi, kur arī bija notikuši tādi paši pasākumi kā govu parāde.
Un šai gotiņa atrodas tajā vietā no 2005. gada, un arī šogad ir 20 gadi, ka viņi atrodas tur. Un, protams, ka laiks ir darījis savu un vajadzīga atjaunošana šai gotiņai. Un tika uzaicināti 3 tādi ievērojami Rīgas mākslinieki - Sandra Strēle, Ēriks Caune un Elita Patmalniece, kuri iesniedza savu vīziju, savu redzējumu, kā viņi redz, kā varētu atjaunināt šo gotiņu. Un tad komisija, kas izvērtēja šos piedāvājumus, nāca pie secinājuma, ka vislabākais piedāvājums nāk no Elitas Patmalnieces, jo viņa ir iecerējusi gotiņā iestrādāt motīvus no savām populārajām gleznām. Un viņi jau šajā mēnesī, aprīļa mēnesī, 2 nedēļu laikā plāno veikt šos darbus. Un šī gotiņa čemodāns iegūs jaunu izskatu un no jauna priecēs gan pilsētniekus, gan arī mūsu pilsētas viesus. Tāpat tās Latvijas melnā ir atjaunota un atgriezusies Ostas ielā. Jūras govs paredzēta pārvietot pie Hercoga Jēkaba piestātnes. Tad Ventspils Zāļu govs tiks atjaunota un papildinās puķu stādījums Pārventā. Tad govs kolos atgriezīsies Brīvības un Lielā prospekta skverā. Tad govs Tirkīs pie Ventspils augstskolas atgriezīsies, un Granātu govs arī bija no vandāļiem cietusi pamatīgi, un arī viņa tiks restaurēta un atgriezīsies savā vietā. Un pašlaik notiek atjaunošana pie Gaismas govs, viņa tiks izlikta arī Kuldīgas ielā, Sievišķīgā govs pie Jāņa ielas, tad Geto govs pie skateparka, un dzīve ir skaista, tad viņa arī atradīsies Lielā prospekta un pie Bērnu pilsētiņas, tur, kur viņa arī agrāk bija atradusies. Tā kā pilsēta ir iecerējusi un ir, ka visas 24 gotiņas tiks restaurētas un atjaunotas. Vēl jautājums ir par tām gotiņām, par kurām rūpe ir uzņēmumiem, kas savā laikā viņas iegādājas izsolē. Vismaz ir cerības, ka arī viņi savas gotiņas savedīs kārtībā un gotiņām būs jauns izskats un atkal viņas ilgu laiku priecēs gan mūsu ventspilsniekus, gan arī mūsu pilsētas viesus. Tad ziņa no Ūdekas, kad šobrīd notiek intensīvi darbi pie kolektora atjaunošanas Vēncas labajā krastā Pārventā. Tad šis kolektors ir ļoti nozīmīgs. Viņš sākās Dzelzceļnieku ielā un iet līdz Muitas ielai, kur ir pārsūknēšanas stacija, kanalizācijas, un tālāk no šīs pārsūknēšanas stacijas notekūdeņi nokļūst attīrīšanas ietaisēs. Šī kolektora garums ir vairāk kā kilometrs, 124 metri, un diametrs ir 1,2 metri. Ja, tā kā ievērojami liels, un 50 gadus šis kolektors ir kalpojis, bet, protams, gadu laikā ir radušās gan infiltrācijas iespējamība, ka no gruntsūdeņa tiek iekšā arī kolektorā, un pats kolektors arī jāatjaunina. Tā kā izmaksas ir pietiekami lielas, tad gandrīz 1,5 miljoni bez PVN, un, kā es teicu, tad darbi šobrīd jau notiek, un plānots, ka viņi tiks pabeigti jūlija beigās.